Čau! Nezinu kā tev, bet man šķiet, ka pavasars tiešām tuvojas, pat ja ārā vēl ir gana daudz sniega. Lūkosim, ko mums stāsta marta mēnesis. Atkal paskatīsimies kopējo marta noskaņu, tad paskatīsimies, ko šajā mēnesī labāk darīt, ko varbūt tieši atlikt, un kāds ir padoms lieliskam martam. Nu ko, tad visu pēc kārtas. Mēneša kopējā noskaņa ir kārtis 5 zobeni un zobenu tūze. Mēnesis var būt tāds, kur ļoti daudz mums diktēs tieši prāts. Es pat teiktu tā, ka prāts visu laiku atradīs kaut ko, pie kā piesieties, kam piekasīties, ko pakritizēt, kaut kas īsti nepatiks. Var būt kaut kāds arī savas personīgās prāta iekšējās cīņas, ko darīt, ko nē, kā pareizāk, kā izdarīt tā, kā, lai būtu kā man gribās, bet vai tā drīkst, vai tā ir pareizi. Šādas te prāta dilemmas var būt diezgan daudz. Bet arī uz apkārtējo pasauli mēs varam būt mentāli tādi jūtīgāki, vairāk ar tieksmi kaut ko pakritizēt, kaut ko aizrādīt vai par kaut ko satraukties. Prāts būs diezgan aktīvā enerģijā satraukties. Un pat šķietami mierīgās situācijās, kaut kā martā var likties, ka grūtāk ir atslābt, jo kā tas var būt, ka viss ir labi. Varbūt es tomēr kaut ko neesmu pamanījis, un caur šo atkal uzsākt tādu stresošanas darbiņu. Tā kā pieskatam savu prātu, viņš būs tāds bišķi disharmonisks. Vai arī apkārtējā vide būs tāda, kas ar dažādiem notikumiem mēks satraukt mūsu prātu. Pat tur, kur nevajadzētu varbūt. Kas ir tas, kam marta mēnesī pievērsties? Kārtis Zīžļu karaliene un pentaklu tūze. Pievērsties savai labsajūtai, pievērsties savai enerģijai, tādai arī sevis slavēšanai, apzināties, kas ir tas, ko es daru labi, kas ir tas, kas man patiešām padodās. Un tieši šos te procesus vai darbus vai projektus kā reiz aktivizēt. Šis ir labs laiks jauniem projektiem, vispār kaut kādiem jauniem sākumiem, kas ir saistīts ar pašizaugsmi, kas ir saistīts ar sevis parādīšanu vai sevis pierādīšanu, ja tas ir kaut kas tāds, ko gribās pašai. Ja nekas nav jādara piespiedu kārtā, bet šis ir labs laiks iznākt ārā ar kaut kādu savu ideju, savu piedāvājumu, savu darbu, savu projektu. Starp citu, arī labs laiks iesēt savu ideju, kas pēc tam lēnām var augt. Un tā iesēšana var būt gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tās var būt gan puķu sēklas reāli, ko mēs iesējam tagad, lai pēc tam jau vēlāk izstādītu dārzā, gan arī kaut kādu lielāku biznesu projektu sēklu iesēšana. Labs starts tam, kas pašu uzrunā. Kas ir tas, ko nevajadzētu martā darīt vai vismaz censties samazināt? Un te ir kārtas 5 kausi un zobenu karaliene. Nevajadzētu iet dziļi pašpārmetumos, vispār ļaut kaut kādai vilšanās sajūtai vai skumjām pārņemt ēteru pārlieku daudz. Protams, ka ja ir kaut kāds mazais kreņķītis, to ieraudzīt, pamanīt, atzīt, bet nevis ļaut, lai šīs te kreņķis vai vilšanās pārņem visu ēteru, un jo īpaši visu prātu, kas martā var būt tieši jūtīgāks un tieši vairāk koncentrēties, kas nav kārtībā, un tad par to satraukties. Neļaut, lai šī te satraukšanās vai neizdošanās kaut kādā veidā sāktu pārņemt arī pārējos procesus. Nebūt ļoti paškritiskai. Nebūt tādai vispār ļoti prasīgai pret sevi. Un ar domu, ka ja kaut kas nesanāks, tad arī kārtīgi pēc tam sevi emocionāli par to mocīt. Nē, galīgi nē. Neiet pārāk dziļi emocionālajā pārdzīvojumā.
Un visbeidzot padoms lieliskam marta mēnesim ir kārts 2 pentakli un 6 kausi. Un padoms saka, ka šis ir labs laiks, kad savienot kaut kādu jaunu pieredzi ar jau seno pieredzi. Šis ir labs laiks integrēt vecās labās lietas vai vecās labās atmiņas vai vecos labos sapņus ikdienā un mūsdienās. Ne viss ir jāizdomā no jauna. Ieraudzīt, kas ir mani resursi pagātnē un kā es to varu pielāgot šai dienai, šiem apstākļiem vai, šim te modernajam laika posmam. Šis, starp citu, ir arī foršs laiks atmiņu vakariem vai draugu lokā vai savā nodabā pārcilāt bildes, pārcilāt atmiņas un paskatīties, kas no tā, kas ir bijis, ir iespējams atkārtot atkal, varbūt citā izpildījumā, bet piedzīvot vēlreiz, jo vienreiz vai vairākas reizes jau tas ir paticis. Tā kā lai lielisks marts un gaidām pavasari!